Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Labvakar, Latvijas Rādio 2 ēterā. Šoreiz lasām laika raidījumā neiztiksim bez erudīcijas jautājumiem, kas varbūt liks padomāt katram par savām zibenīgajām atbildēm uz jautājumiem par dzīvnieciņiem. Neiztiksim arī bez vecās bekas baiļu stāstiem un bailēm no lasīšanas, kad rokā trilleris Grieziens. Neiztiksim bez vērā ņemamiem padomiem no grāmatas Stila akadēmija un ceļojumu virzienu ieteikumiem Bilžēnajā ceļvedī Zviedrija. Raidījuma noslēgumā mēģināsim arī jūs aizraut ar lasām kartītēm un zināšanu pārbaudi. To visu piedāvāsim mēs, Kristīna Ilziņa no apgādes Zvaigzne ABC un Cītars Tilaks no Latvijas Rādio 2. Es laikam sākšu ar jautājumu. Dzintar, vai zirnekļi var ielīst tavā vannā caur noteku? Caur noteku? Nē. Pareizi. Pareizi, ka nē? Pareizi, ka nē. Toties viņi var iekrist vannā no augšas un tad netikt laukā. Un tad rodas tas iespējas, ka viņi ir ierāpuši. Staigā pa trubām. Jā. No kurienes tas jautājums? Par to mēs parunāsim raidījuma beigās. Labi. Bet pirmā grāmata, kurai pievērsīsim uzmanību, man šajā grāmatā visvairāk patīk nevis vāks, man visvairāk patīk grāmatas nosaukums Vecās bekas baiļu stāsti. Un patīk, ka autors ir Ingūns Rubens, pēc visu spriežot mūsu tautietis. Jā, Ingūns Rubens, kā jau visi var noprast no vārda un uzvārda, tiešām ir mūsu tautietis, un viņš ir arī ieguvis veicināšanas prēmiju konkursā Zvaigznes grāmata, oriģināla literatūra bērniem un jauniešiem pērnajā gadā. Un tātad, grāmatiņa ir iznākusi un izlasāma ikvienam. Apakšviesraksts tā ir dullas pasakas nepārāk maziem bērniem, bet kāpēc vecā beka? Tāpēc, ka visas šajā grāmatā apkopotās pasakas, bekas un sēnes stāsta vienotrai. Un tas notiek laikā, kad viņas ir pārliecināts, ka drīz pēc viņām ieradīsies sēņotāji. Ar nažiem! Un tad jau gross, katls. Un cita dzīve. Pagrabs un no paralēlā pasaule. Jā, un kā saka sēnes un bekas, no pagraba vēl neviens nav atgriezies. Vecās bekas baiļu stāsti. Jā, un tajā sastopamie varoņi, protams, ir ne tikai sēnes un bekas, bet arī trīsgalvains pūķis, kurš laipni jauneklim, kurš ir ieradies, lai dabūtu pūķa galvu un apmaiņā pret to no karaļa saņemtu veselas 2 princeses. Galva no pūķa dabūs sarunāšanas ceļā, un pūķim no tā nekāds ļaunums neceļās. Te ir šuneļi, kas atrod apslēptu mantu. Zilā zivs, pērtiķis, krokodils un daudzi tādi varoņi, kā jau pasakām, piedienas. Jā, un pie tam te ir ļoti daudz visādu jauku vārdu spēļu, un vēl, kas man ļoti patīk, daudzas pasakas ir diezgan cieši saistītas ar mūsdienu dzīves realitāti. Domā, vai Lielbritānijas piekrastē izskalotie vaļi pieder Anglijas karalienei? Nē, nepieder. Jā, pieder. Pieder? Tas būtu loģiski, kas krastā tas arī pieder. Tas jau nekas, ka, piemēram, varbūt kaut kur Skandināvijā priedis nobirdināja asaras, bet dzintariņus mēs atrodam savā piekrastē. Tie ir mūsējie. Un tieši tāpat ir ar vaļiem, ko atrod Lielbritānijas piekrastē. Tie pieder karalienei. Un atkal šis ir jautājums no mistiskā krājuma, par kuru mēs runāsim vēlāk. Bet šobrīd mūsu priekšā grāmata, kuras autors ir Marks Rābe. Tas ir romāns, un romāna nosaukums ir Grieziens. Pēc vāka noformējuma tas ir kaut kas skarbs. Jā,
tā tiešām ir skarba grāmata. Vācu rakstnieks Marks Rābe ir sarakstījis, kā jau te visi saka, psiholoģisko trilleri. Tā kā Rābem pašam ir tāda kino cilvēka biogrāfija, un viņš daudz ir strādājis gan televīzijā, gan kino, tad viņam tas skatījums ir tāds ļoti vizualizējams, un lasot trilleri, spriedzes romānu, kurš ir viegli vizualizējams, patiešām ir tā, ka es sacītu, lasiet to labi apgaismotā istabā, kad mājās ir kāds ģimenes loceklis, uz kuri jūs pilnībā paļaujaties. Man tā ir ar tiem spriedzes romāniem, jā. Jā, nekas, lai segu arī var pāri galvai pārvilkt un ieslēgt mazo lukturīti. Vai arī tad, kad nakts vidū no šausmām pamostoties, vai arī lasīt ir kļuvis pārāk bailīgi blakus, vienmēr būtu kāds, ko var pamodināt un teikt, tev man ir bail. Marks Rābe, grieziens, psiholoģisks trilleris, lūk tā, ar lapseni uz vāka un tā kā mazliet asiņainiem grāmatu. Bite? Lapsene. Bite. Lapsene. Bite. Tur neredz strīpiņas? Bite. Labi, lai tā būtu. Kaut kas starp biti un lapseni atrodams uz grāmatas vāka ar asiņainiem stūrīšiem. Tur rakstīts psiholoģisks trilleris. Zem galda trīc man celis, virs galda smaids. Raute pie kāršu kavas šķiet, ka izskanēs kāds vaids. Vai dzīvē, ko sev liedzu, ap kaklu zelts? Dēļ lietām skaistām svešām simtiem reižu tiku peld. Pielecu es kājās, spoži asmens svīt. Tērauts virtuozi miesā slīd. Rekā gaisma dejo, ļaudis smej un lec. Lodes sašķaidīts man labais plec. Un ar vienu kāju aiz mūriem es. Uz blakus nāras vārtā skumš un sabeigts dzīves stāsts ar ķieģeļu maizes riku. Cietu tā kā klons, rasnu tarakānu situ nost. Uz grīdas slidens šķidrums, man zem solēm plakšķ. Celles tumsā kādam kaulim rakšķ. Ak, mammu, piedod man, mans ceļš bija grūts. Te bango pati dzīve, un tad pienāk maksas laiks. Katru dienu skrējiens likās skaists reiz man. Smieklīgi tāds tiesas zālē skan. Meklēju es laimi, kuras īsti nav, un kad atnāk laime, manis nav. Meklēju es laimi, kuras īsti nav, un kad atnāk laime, manis nav. Meklēju es laimi, kuras īsti nav, un kad atnāk laime, manis nav. Lasām laiks. Tagad lasām laikā pievērsīsimies praktiskajai literatūrai. Vispirms paziņojot daļajam dzimumam par ļoti svarīgu grāmatu, kas liks mazliet kritiski novērtēt sevi, lai pēc tam piedāvātu labas idejas vizuālajam tēlam. Pēc tam par labu un krāšņu izzinošu materiālu ceļotājiem, un vēl pēc tam par lasām kartītēm, dzīvniekiem un lasām laika tradicionālo konkursu. Joprojām saruna kopā ar literāti Apgāde zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Ilziņu. Sliņķi, un te es runāju par dzīvniekiem, nevis par sliņķiem cilvēkiem. Sliņķi ir vienīgie zīdītāji, kas augstumā nespēja trīcēt. Tā ir vai nav? Ņemot vērā, ka viņi dzīvo siltās zemēs, tā varētu būt,
viņi kaut kā purinātos, tirptu vai kaut ko tādu darītu, tas izskatītos komiski, tā kā palielinātā filmā, tā kā droši vien nē. Tas grautu viņa imidžu, domā. Jā, viņi tiešām nespēja trīcēt. Varbūt ne gluži to iemeslu pēc, kā tu minēji, bet trīcēt sliņķi nespēja. Toties viņi spēja daudz ko citu, un tas ir interesanti. Jā, mūsu dzīvo, mūsu mācies, pagaidām vēl neteiksim, no kurienes paņemt šis jautājums, bet mūsu priekšā ir cita grāmata, cits temats, grāmatas nosaukums Stila akadēmija. Nu, ļoti interesanti. Tā ir Holivudas, diezgan slavena Holivudas cilvēka, modes dizainera Bredlija Beju grāmata Stila akadēmija. Un par ko tā stāsta? Kā saka pats Bredlijs Beju, strādājot Holivudā, viņam nāks strādāt ar sievietēm, kuru auguma dotumi ir diezgan dažādi. Ar Opru Winfrey, ar Keitu Mosu. Vad sakot, ar dažādas ķermeņa uzbūves, dažādu ādas krāsu un dažādu domāšanas veidu pārņemtām sievietēm. Un visām viena recepte, lai viņas ģērbtos un izskatītos skaisti, laikam tiešām nav iespējama. Un tāpēc Bredlija Beju devīze ir šāda: izcelt dotumus un noslēpt trūkumus, pat tad, ja trūkumi ir tikai iedomāti. Un pat varbūt tie ir plusi un kaut kādi, bet cilvēks vienkārši uzskata, ka tas ir trūkums. Jā, un pats Bredlijs Beju saka, ka ar sievietēm ir tā, ka sievietes izskatās vislabāk tad, kad viņas labi jūtas. Ja viņas ir iedomājušās, ka viņām kāda ķermeņa daļa nepatīk, tad par spīti tam, ka tā varbūt ir brīnišķīga, atbilstoša jebkuriem modes un izskatu kanoniem un visam citam, slēpiet, izceliet to, kas jums patīk. Jā, grāmatā ir daudz ilustrāciju, ļoti daudz. Tātad vispirms ir it kā kabīne, kur ir daudz maz tā kā atkailināts šis cilvēks. Tās nav fotogrāfijas, tie ir zīmējumi, kur ir redzams šis augums, un tad tā auguma varētu teikt tā klasifikācija. Smilšu pulkstenis, kas man pārsteidz, tur taisnas stūris un tāda apzīmējuma. Neskapēc šajā kabīnē, tur, kur sievietes ir apakšveļā, man kāpēc izskatās, ka tās biksītes visu laiku ir nošļukušas mazliet tā kā šķības, bet tas tā ir nianses, lai izskatītos cilvēks nevis pēc manikēna, bet pēc cilvēka, jā. Un pēc tam tā kā tiek piedāvāts, lūk, šim augumam kādu apģērbu izvēlēties, un tad ir jaunais veidols. Un tas man kopumā atgādina kaut kādas ievas pārvērtības, kaut ko tādu konkrēti, kā šo augumu padarīt krāšņu tieši šādā tērpā. No vienas puses, jā, bet tās ir pārvērtības, kuras var veikt katrs pats vai katra pati. Varbūt ar konsultāciju, arī ar gudras grāmatas palīdzību. Jā, un man vēl ļoti patīk, ka visiem auguma tipiem ir arī pielikts klāt, kurai slavenībai ir šāds auguma tips. Lai cilvēks nejustos vientuļi. Tieši tā. Un lai varbūt būtu arī tā apziņa, ka šāds auguma tips ir kādai slavenībai, tad kāpēc? Man šķiet, ka es izskatos slikti. Te var visu mainīt. Gan par krāsu izvēli, gan par piegriezumu, gan par audumu izvēli, gan vispār par to, kā pareizi izvēlēties apģērbus. Gan kādus apģērbus noteikti nevajadzētu vilkt, ja ir tāds. Tieši tā kā ievas pārvērtībās, jā, šito metam ārā. Ļoti daudz arī par apaviem, par aksesuāriem. Var sakot, viss, ko vien vajadzētu zināt, gan pusaudzēm, gan jau pieaugušām sievietēm. Speld mētelī sarkanā, ar vasām kājām vājām un vēju matos. Draugs viņai teica, neskaties atpakaļ, ir filmai beigas. Laivas slīd un sieviete klusē, lēni jūrā asaras krīt. Bet vēl pirms gada viss bija savādāk. No rīta smaidi, gaidi un naktīs dejo, un katru dienu ziedi un telefons. Bet tagad siena viena no viņa klejo. Laivas slīd un sieviete klusē, lēni jūrā
asaras krīt. Ko tur lai dara, vara ir debesīs, bet dziļi sirdī dzirdi, es tevi gribu, un visa bauda nauda ir pašaklāns. Var tagad sāpes slāpēt ar vientulību. Laiva slīd un sieviete klusē, lēni jūrā asaras krīt. Dziļi krūšu kreisajā pusē, maza gaiša meitene mīt. Bet šajā krastā negaida to neviens, neviena bāka, uguni nededzina, un viņa viena, kā vakardiena, kas viņai prātā, kurš gan to tagad zina. Tur viņa aizspēl mētelī sarkanā, ar basām kājām vājām, un vējumā tos draugs viņai teica, neskaties atpakaļ, ir filmai beigas, beigas, beigas. Laiva slīd un sieviete klusē, lēni jūrā asaras krīt. Dziļi krūšu kreisajā pusē, maza gaiša meitene mīt. Laiva slīd un sieviete klusē, lēni jūrā asaras krīt. Kreisajā pusē, maza gaiša meitene mīt. Lasām laiks. Vai kāmīši ritenī vienmēr skrien pulksteņa rādītāja kustības virzienā? Tā, jāsaka atcerēties, kurus esmu redzējis skrienošu kāmīti. Jā, un es kāpēc tiešām pulksteņa virzienā esmu redzējis? Nē. Bet tā nedara visi. Labējie un kreisie kāmīši. Tas tāpatās, ar kuru roku cilvēks raksta. Tas būtu tāds jautājums. Jā, un vēl tas varētu būt atkarīgs arī no tā, kā ritenītis ir novietots, no kuras puses tajā ir vieglāk iekāpt. Kur ir saulīt, uz kuru pusi varbūt? Nē, no kuras puses vieglāk iekāpt ritenītī. Jā, skaidrs, atkal kārtējais āķīgais jautājums, neteiksim pagaidām no kurienes tas tāds, bet mums ir arī kārtējā grāmata šajā sērijā Ceļvedis ar nosaukumu Zviedrija, un viss top skaidrs ceļojumu uz Zviedriju. Šīs te mūsu kopā ar Dorlingu Kinderslī izdotās ceļvežu grāmatas tiešām jau ir vispār zināms, ka tās ir bagātīgi ilustrētas, bet tikpat daudz tajās ir arī informācijas. Gan par katru atsevišķo pilsētu, gan par to, kā izstrādāt 1, 2, 3, 4 dienu maršrutus. Un, lai gan mēs visi jau droši vien vismaz kādu reizi esam bijuši Zviedrijā, ja nekur tālāk, tad vismaz Stokholmā ar prāmīti. Tomēr Zviedrija ir liela valsts, un tajā ir ārkārtīgi daudz interesantu lietu, gan senas un apmeklējamas, turistiem apmeklējamas sudraba raktuves, gan kapu kalni, par kuriem vēl 20. gadsimtā zinātnieki rakstīja, ka te ir pilnīgi skaidri apglabāts kāds vikingu augstmanis un noteikti vīriešu kārtas, bet tagad ar visām jaunajām modernajām metodēm ir atklāts, ka tā ir augstmane un sieviešu kārtas, lai gan apbedījums ir bijis ļoti bagātīgs. Zviedrijā ir baznīca, uz kuras zvana ir rakstīts Dievs sargi mūs no kuršiem. Var sakot, tur ir tik daudz visa kā, ko varētu apskatīt, un man liekas, pats jaukākais ir tas, ka uz Zviedriju mēs varam aizbraukt jebkurā gada laikā, kaut vai paši ar savu auto, un atkarībā no vēlmēm un rocības pavadīt tur dažas dienas, nedēļu, būt pat visu atvaļinājumu. Bet katrā ziņā arī kā izziņas materiāls, un jau varbūt daudziem tāda vieta kā Visbija saistās tikai ar dziesmu, es peldēju uz Visbiju, tad Visbijas iepazīšana arī šeit ir, te ir Jetlande arī un Upsala. Es nemaz nezināju, ka pareizi ir Upsala, laikam, jā, ir jāraksta. Redz, tādas lietas, ko vienkārši var noskaidrot un iepazīt tuvāk šo nepārāk tālo valsti. Jā, un Zviedrijā, tāpat kā Latvijā, ir dažādi novadi, un katrā no tiem ir diezgan lielas atšķirības no citiem. To visu ir vērts redzēt vismaz grāmatā vai iesākumam grāmatā.
Nu, Dzinter, kā tu domā, kurš saīdzis tuksneša dzīvnieks var atrīt pussagremot barību un uzspļaut katram, kas to kaitina? Kamils? Jā! Ja? Nu jā. Es arī atradu tev pretjautājumu. Vai karpai mutē ir zobi? Nē. Atbilde pieņemta. Es nezinu, kāda ir pareiza atbilde. Tūlīt mēs pārbaudīsim. Mutē nav, bet karpām zobi ir rīklē. Kas to būtu domājis? Kas to būtu domājis? Jā, tātad visi šie jautājumi, kas te raidījuma laikā skanēja, nāk no vienas kastītes. Un tā kastīte te man acu priekšā ir, un uz kastītes ir rakstīts dzīvnieki lasām kartītes. Jā, dažādi jautājumi, kas ir apkopoti, tātad ne tikai viens jautājums uz vienas kartītes, bet ļoti, ļoti krāsainas kartītes ar vairākiem jautājumiem. Un kā es saprotu, tie jautājumi savā starpā nav saistīti. Nu, tie ir sagrupēti. Kartīti, tie ir piemēram. tomēr sagrupēti tādā, zināmā, tādā kārtībā. Tie ir par lāčiem, par dziļūdens dzīvniekiem, par zivīm, par vaļiem un delfīniem, par čūskām un plēsīgajiem putniem un par kukaiņiem un mīļdzīvniekiem. Lūk, piemēram, atkal ļoti labs jautājums. Kas smird līdzīgi skunksu izdalītajai smakai? Pūšas, olas un bojāts piens, degoša gumija un urīns, suņa mēsli un sviedri. Bet, sakot godīgi, tik bieži vien es esmu dažādās filmās redzējis šo dzīvnieciņu amerikāņu filmās, kur tas tiek apspēlēts kā ļoti smirdīgs, un es nekādu nespēju iedomāties, kāda īsti ir tā smirdoņa. Tā pilnīgi rodās tā zinkārība. Un pareizā atbilde ir skunksu izdalītā smaka ož pēc degošas gumijas un urīna. Kopsajaukumi, ja? Jā. Nu, kā lai to cilvēku zina? Nu, tad Diezgan briesmīgi toties, ja tu to vienreiz esi dzirdējis, tu to iegaumēsi uz visu mūžu, vai vismaz līdz brīdim, kad satiksi skunksu un pārliecināsies, vai tiešām tā ir. Bet, jā, te ir vairāk kā 500 jautājumu uz šīm te kartītēm, un vismaz mēs mājās tās lietojam kā tādu spēli. Vakars tika aizvadīts, izzinot dzīvās būtnes, un izskatās, ka tā tiks pavadīts vēl dažs labs vakars. Un sestklasniekam un arī pieaugušajiem nav nemaz tik viegli atbildēt pareizi uz visiem jautājumiem, toties ļoti palīdz tas, ka ir arī atbilžu kartītes, kurās var paskatīties un pārbaudīt, kurš tad no visas ģimenes ir atbildējis pareizi. Bet vai ir doma, ka pēc dzīvniekiem tādā kartīšu variantā sekos arī kaut kas cits? Mums jau ir veseli 4 šādi te kartīšu uzdevumu komplekti, un par tiem mēs pastāstīsim nākamajos mūsu lasāmlaikos. Nevar atņemt, bet ar to var dot. To nevar iedot, bet ar to var piedot. To nevar noturēt, bet ar to var izturēt. To nevar nodzīvot, bet ar to var izdzīvot. Uzmini, nu, kas tas ir? Uzmini, nu, kas tas ir? Uzmini, nu, kas tas ir? Uzmini, nu. Kas tas ir? Uzmini, nu, kas tas ir? Uzmini, nu, kas tas ir? Uzmini, nu. To nevar pierādīt, bet ar to var pierādīt. To
To nevar pazaudēt, bet ar to var atrasties. To nevar izteikt vārdos, bet ar to var pateikties. To nevar nogalēt, bet ar to var mirt. Uzmīt